Viņa vismaz uzvanīja? Nevarēja sazvanīt, bet aizsūtīju sēpastā. Nu tad uzvani vēlreiz. Es iešu krāmēt visu mašīnā. Jā. Izbraucam pēc 15 minūtēm. Jā, labi, ej. Nāku, skrienu. Tik steidzīgi, tādā rītā agrumā. Halo, veikals pie Annas klausās, jā. Halo. Tā, nepacietīgi cilvēki gan dzīvo pasaulē. Labrītiņ, norītiņa, labrītiņ. Labrīt, Moņka, labrīt. Nu, vai tad tie gardie kičkati ir atvesti, ko? Nu, kur tā mūsu pusē tādā agrumā, kurš kičkatis tev vedīs? Nu, bet tu taču zini, nu mans Fidels neko citu nē. Tu izlutinājies to savu kaķi, un visas tev saka, labāk man pasaki, vai nav kādu vēstulīti no manas meitiņas. Nu, tak jau 3 nedēļas nekādu ziņu nav ko. Nu, vēstulīte nav, nu, bet toties ir Hermaņa pensija. Vai jau šodien jau? Ir 170 eiro un 35 centi. Skaitām 50, 70. Vai tajos eiro tagad tik daudz tas sanāk, ne? Nu, re, tā, un 35 centi, Jā. bet tu paraksties, ja? Un pēc iespējas līdzīgāk. Jā. Un atceries, ka Hermans par šito tu viņam neko nesaki, jā? Viņam pensija ir tikai pēc nedēļas, Nu, ja? protams, tu taču mani zini, Nu, tad brokastiņas uzāk. Jā, stāsti, kas tad ir brokastis? Pastīsimies, kas... Tā, šitam sieram ir vakardienas termiņš, dāsai šodienas griez par šķēlēju not. Tā, tu ciņus tikai uzvelc, jā? Es uzlikšu kafiju. Nu, Beidz, te taču visi savējie. Un tas Leons, viņš taču viņu nobučoja. Gandrīz pieķēra. Moņka, nomierinies, rīv veselu kumos nost un tēloja, kā nekas nebūtu bijis. Un ātri tīmies prom, kamēr neesi pieķerta. Labrīt, veičupi, labrīt, skrēju no pasta, jums tās plantilos atvestu. Būšu aizmirst uz pastāvus leites, nu, aizskriešu un tad atnesīšu. Paskatīšos Uzliec Leonu, es uzlikšu kafiju. Jā, bet tu taisi tādu kā tā YouTube receptē, ko es tev rādīju, nekā citādāk. labrīt, Anniņa! Sveika! Bet es jums kafiju uztaisīju, nu tā kā garšo bez piena, bez cukura. Anna, Dieva, tikai lēnāk, mūždien tu man visu te nolēji. Nu tad. U-E-O-N-S. Nu, pasties, cik viņš skaists gluži kā dzīvē. Vai ne? Nu, tad brokastis trielā. Jā, Anna, es teicu, ka Dvielis Jānis, kā tu man ar to kafiju mūždien visu te nolēji, neko nevar pēc tam redzēt, jā. Nu, būs labi, jā. Nu, tā, Klau, ko nu gribēju teikt? Internetā pašmācības ceļā te apgūvu vienu programmu tādu datorā. Saucās Paint. Un var izdarīt tā, ka saliek 2 bildes kopā, tā kā tavu un Leona. Un ir tā kā dzīvē. Es gribu, bet man vajag tad tādu, briesmīgi skaistu bildi. Vai zini to no tā pļukām izlaiduma? Es arī atnācu. Te pūpainā kleitā. Tu cik var to Leonu skatīties katru rītu metat 10 minūtēm autobusu uz skolu? Nu, jā, paklau, man klients atnāca vēlāk. Pabeigsim, jā? Pabeigsim. Nu, nāc sēdies. Tā. Kā tevi tu sauc? Elizabete Ozoliņa. Jā, tā. 20 centīmi. Paldies. Nu, nevar Anna klients taču galvu. Labrīt, saka saule, labrīt, šalko vējš meitiņas vai. Tik līdz acis sadarīt, tā man uzreiz tautas dziesmu galvā. Apšāvu baltas kājas, sasukāju gludu galvu. Jaunas dienas rītiņā gribējās man smukai. Un tas nozīmē,
nozīmē, ka būs jaunas ziņas, jauni notikumi. Džesīt, vajadzētu e-pastu pārbaudīt, ja? Jā, Klau, Bernadette. Zini, kopš no Priekulenes pamatskolu apvienoja dimdinieku sākuma skolu, man tā sīka ozoliņa katru rītu skrien savas datorspēles pirms skolas spēlēt. Tā, sīkais pāri, tev laiks beidzies, tanti vajag palaist. Ej, končas nopēc. Labrīt! Jā, lūdzu, Bernadette. Jā, labrīt! Tā, tu man pieraksti, ja? Jā. Varani. Tā, Dormeo. Nē, tos vakar skatījos. Labdien. Nevarējām jūs sazvanīt, tādēļ rakstām šeit. Esam televīzija 33. Brauksim filmēt. Pārējo skatīt pielikumā. Džesīt, kā atvērt pielikumu? Kursāras poga sopuna ar klikšķi atver tikai nes pie dubultklikšķi, vienkārši ar klikšķi. Sīkais, klausies! Ko tu jaucies pieauguši cilvēku darīšanās? Te učenev 4 klases viedi jau sen pieturā aizbraukt uz skolu bez tevīm. Bernadette otra poga no augšas jāspiež, ja? Delete? Delīt, nē! Un spiest? Yes, jā, spied, jā, yes. Ārējo sure. Yes or no? Yes or no? Yes, vienmēr jāspiež yes. Yes, gluži kā Jess. Yes. Ew. Man tam viss melns. Tu man Leonu izdzēsti. Nē, ar Leonu meitenes viss kārtībā. Bernadette, ko tu spiedi? Ko tu man liki? Otro pogu no augšas, tad riski. Otro pogu no augšas. Atkal sajaucu. Delīt ar enter. Mieru, profesionāļiem tā gadās. Vai, nu labi, ka tu tā izdarīji, bija man te vīrusi, Vīrus? Datoram vīrus? Jā, viss kārtībā. Nu labi, kas tur bija rakstīts? Televīzija 33, 13. martā brauks filmēt. Nu, kas tur bija rakstīts? Bet tas taču šodien. Bet ko te viņi filmēs? Meitenes. Viņi tagad brauks filmēt to nodegušo kultūras nama jumtu. Mums ir jāuztaisa priekšnesumi. Visi dziedās, visi dejos. Kā saules meitas vedīgs beidzot jāparād tā. Man ir sagaidīšanas runa vēl jāuzraksta. Meitenes Mati, frizierei jāsavaka. Ātrais zvans. Bernadette 3. poga Tu man spied. Dīna, sveika! Šeit Bernadette no Priekulenes zvana. Tev ir jābrauc nekavējoties. Mums ir ārkārtas situācija, jā. Nu, pagaidi. Jā. Man kā parasti, kā vijai Artmanai purva bridējā, jā. Jā, copi, jā. Nu, pagaidi, kas ir? Annai kaut ko pietaisītu un man ruļļus. Jessica pati ruļļus sev ieliks un Annai arī vajadzēs, bet tu tikai skrien šurp. Jā, paldies. Tā, meitene. Ko mums vajag? Nu, ko diviem kungiem agrā rīta stundā vajag, Anniņu? Nu, tavu smaidu. Smaidu, lai tu vien maziņo piereiz. Uz krīta es jums vairs nedošu. Tu paskatā! Kas te mēs kaut kādi nabagi būtu, kā mums uz krīta jāņem? Jā, vai tad mums kabatās nav 2 lati skaidrā naudā? 2 lati skaidrā naudā! Lūdzu, Anniņ! Un šeku reku 50 centīmi tarā. Visa tīra, šorīt mazgājām. Nu, vispār jau pie manis tagad eiro jānorēķinās. Kas? Tu paskat, kā sakārtojuši. Tad, kad mums nav latu, tad mēs nevaram dzert. Tas sanāk loģiski, bet tagad mums ir lati. 2 lati skaidrā naudā, un mēs nedrīkstam dzert. Tad, lai mēs dzeram? Kā lai mēs dzeram?
Bruno Taisnīgs par taisnīgumu taisnīgā Latvijā. Televīzija brauc. Mana vēstule ir tikusi līdz Rīgai. Es pakluso. Herman pieteica talantu cehā par dziedātāju. Un viņš ir paņemts. Nē, dzied jau labi. Kā lakstīga rasainā rītā. Tik tas hobijs. Nedrīkst ļaut viņam šodien piedzerties. Nedzirdēju, ko Anna šiem teica, bet nu pūdeva pēc augstākās zortes. Bruni, paklau, vai tev jau nav stojumā jābūt? Jā, es jau skrienu. Man jāgatavojas intervijai. Bruno, tu turi to mūsu ciemu drošībā. Hermans arī labprāt atnāktu atvadīties. Paldies par atbalstu. Un noteikti atcerieties, Bruno Taisnīgs par taisnīgumu taisnīgā Latvijā. Tā kā politiķis runā. Dar ko var, taisniņam ir jāuzvar. Nu ko, nu tad pa politiku. Tā pa politiku. Vai šis bija tā vējais, tu sajaucu? Tā nu gan izslāpis. Tiek laba man. Annai patika dziesma. Labi, tad paņems vēl vienu ko. Jā, tu jau nedabūji pagaršot. Nu ko? Bet Herman bez saskandināšanas nevar. Par ko tad? Par talantiem, Herman. Par talantiem. Ai! Johai! Netīšām, piedod, Herman! Tā kā vepris uz ledus. Nelamājies, gadījās, kad negadās, tišķi izlīja. Viņš nolējas. Kā es mājās tagad tieši? Tak sieva saodīs, suns mājās nelaidīs. Pudelē jau vēl bišķi ir palicis, 3 lietas, labas lietas. Labi, ka izdodas. Kamēr vēl ir nav ko strīdēt. Jā. Es neesmu tāds nelīdz. Dīna Loka. Dīna, uz kurien tad mēs tā steidzamies? Mīļā, vai paldies, ka varēja tik ātri atbraukt. Ko mēs stāvi neredzi, man situācija? Dokumentus! Tā ņem rekur somā dokumentu, tikai nemaicies pa kājām. Ja gribi, pats stāvi rindā. Ar ko sāksim? Tu zini, daudz veidosim, daudz mazgāsim. Jā, viss ejam. Anniņ, mēs ejam mazgāt mājās. Trakums ar tām sievietēm un viņa apsēstību ar skaistumu. Pat likums tām priekšā ir bezspēcīgs. Mans mīļākais radio Rondo. Jā. Bruno, tevi, bet tu nerunā ilgi, mums zvanīs no radio. Jā, Bruno Taisnīgs klausās. Plakāti, visi 2 ir gatavi. Kā man jābūt pakaļ? Tagad, bet labi, es būšu. Man tagad uz brītiņu jāizskrien, taču man noteikti jāsaglabā lietiskie pierādījumi neskarti. Vai es varētu palūgt maisiņu? Jā, 50 eiro centi. Un pēc brītiņa. Tu pasaki, mani var tā pret paša vēlēšanos uz straupi aizsūtīt. Kur tad mēs uz straupi taisāmies? Nezinu kā tu, bet Ziņša jau kravājot mantas, un man atūlīt būs pakaļ. Nē, viss ir atkarīgs no personas tiesībspējas. Ja personas tiesībspēja ir pierādīta, tad viņu pret pašu gribu nekur nevar sūtīt. Taču, ja personas tiesībspēja nav pierādīta, tad viss ir atkarīgs no situācijas. Var vai nevar? Un katrā mirklī skatās, kā ir konkrētais gadījums. Un, labi.
Āna, kas tā par Dinu? Man tas būtu jāzina, vai tev tas būtu jāzina. Tūlīt es piezvanīšu televīzijai. Kas par nekārtību? Mocis manā veikalā. Tiešām, man ir mocis manā veikalā. Sigrid, manā veikalā. Nu, ja es saku, ka manā veikalā, nu kas tas ir? Es to mopētu vispār konfiscēju. Pareizi. Kas tūlīt tev mopti? Jā, es konfiscēju. Par vēlu! Džesik! Piestāv! Nebulā! Ko tu dari? Zācību gaišas dienas laikā. Ne manas mājas laikā. Ai, nu, Dini, nu, kur tu skrien? Nu, izmetīs līkumiņu un būs atpakaļ. Nāc, labāk man iesprāvot zādi iekšā, ja? Jā. Nu, tā. Bet tā, lai turās. Nu, šis turēsies. Oi, Nu, labi, ir, vai ne? skaisti. Nu, Tu jau esi izdomājis, ko teiksi televīzijai? ai, nu, Dini, nu, tu arī pajautāji. Nu, man tak 20 gadu pieredze. Nu, varu runāt par, varu arī dzējā to visu. Jā, man tā sagaidīšanas runa tak vēl jāraksta. Ak, tā, jā. Tu pieraksti, ja tur? Jā, protams, kā parasti, pēc tam mēs norēķinām. Dini, klausies, paliec pie mums vakarā. Mums bērta apslimusi nav, kas dejo un dzieda. Tu tak visu zini, vēl labāk par dažām mūsējām dejo. Nu, labi, bet tikai tevis dēļ. Monika Pleitali! Tu vecā plauka, ko tu kai manu vīru? Ko tu vecais nāzi grāpties? Draulīt tādā! Mums dārgās matu putas! Es jums abiem diviem jau 10 reizes esmu teikt, ka no augstajiem lauktiem krītam nevar netu, kas Mums bija svētki, nu, kā man turies! Kas notiek? Kāpēc nodrāmies mojās pilsonēk Leikalnī? Es pati tikšu galā! Mūsu ciema dzīvējas spēku. Nopēdīja jau pakaļ! Nu, kas ar tas ir? Vai tas mocis vairs nebūs braucams? Un tā mašīna pie veikala arī ne? Mana mašīna! Laipni lūgti priekulēm! Citādi! Start līdz 10 minūtes.